Ģirts, 33. Patīk braukt ar velosipēdu. Pēc horoskopa gribētu būt pingvīns. Bet reiz taču bija sulīgi sapņi, tikpat liela kā pats B.I.G. Mani sauc Ģirts Rozentāls. Sabiedrībā esmu pazīstams arī kā OZ vai Ozols, vai Ozis, vai Ozijs, vai Ozijs Osborns. Tāds īsts padziļināts mūziķis laikam neesmu, jo no rīta līdz vakaram es mūziku nenodarbojos. Lirikas arī neesmu, no rīta līdz vakaram es liriku nerakstu. Es kaut kā kūliņojos caur dzīvi, cauri būtībā vadu divus uzņēmumus. Viens nodarbojas ar reklāmas apdruku, tas ir promo-art. Otrs ir veikals Streetshop, un vēl viņiem šiem diviem projektiem blakus ir ļoti daudz vēl citu projektu. Nu, teiksim tā, lielāko dienas daļu tomēr esmu saistīts ar kokvilni, jā. Fact bija, var teikt, mans pirmais projekts. Es pirms Fact grupas īsti par mūziku neko vispār tā daudz nezināju, bija tikai mūzikas klausītājs. Tad vienā brīdī bija vēlme sākt spēlēt un paņēma rokās basģitāru un kaut ko sākām trinkšķināt. Gustavo sākotnēji bija domāts, ka vairāk būs tā kā viņš bija skolā mācījies saksofonu spēlēja, mūzikas skolā. Tad bija doma, ka viņš varētu saksofonu tā kā spēlēt. Mēs bijām 4 cilvēki, bet tad laikam ejot uz priekšu, kaut kā sapratām, ka tam saksofonam tik liela nozīme nav. Un Gustavs teica, ka paprojāšu parakstīt tekstus, un tā arī Gustavs sāka tekstus rakstīt un būtībā kļuva arī par vokālistu. Tā jā, tad vienā brīdī mums bija ķibeles ar grupu sākās, jo ģitārists Musējs bija pievērsies reliģijām un īsti viņam likās, ka neiet kopā. Tas viss skaļāk norībēja laikam manējie tie pāris singli, jā. Tāpēc cilvēkiem varbūt tas asociēs ar to, bet būtībā atceros, Gustavam bija pāris labi solo jau ierakstīt tajā brīdī, bet tas primārais mums tomēr nebija atdalīties. Primārais tajā brīdī tomēr vēl bija būt kopā, varbūt tās paralēli strādāt ar kaut kādiem solo projektiem, bet laikam ejot, tomēr mēs kaut kā atdalījāmies. Lai kas tu esi, tu nes savu konkrēts vietas, apstākļi iespējas, tas viss pie tavs lietas, pilsēta rajona ciels, tavs mājas siens, ir viss tas, kas prezentē tev jau no pirmās dienas, tā ir daļa no tevi, un tur nav jādomā, ko kā par ko kāpēc, tu esi parādā, tā ir tava iela, tavs rajons, tavu pirmie draugi, tur tu pirmoreiz kaujies, pirmoreiz kādam draudies. Tas bija 90. beigas 2000 sākuma videoklips, bet ja mēs paskatāmies kaut kāds 80. gadu videoklips, tad tur jau vēl daži komiskāki. Situācijas ir gan frizūras, gan vispārējais teksts un tā tālāk. Tas viss laiks, kā saka, acīm redzot, to visu tomēr padara mazliet, komisks, es teiktu. Rajonijas tipa tāds tēls tika atrādīts tajā klipā. Bloku māju tāds bloku māju flavor, varētu teikt. Es jau tajā brīdī, kad būtu iznāca Rajons, pirms viņa jau iznāca citas dziesmas, es jau tādā ziņā diezgan tāds, ģērbos, teiksim, ļoti neadekvāti un biju pārāk kolorīts, lai mani varētu asociēt ar tādiem tēliem. Dziesma vienkārši tāda tika ierakstīta un tika arī viss tas imidžs ap dziesmu tāds izveidots. Bet pats es domāju, ka nekad tā neesmu jūties. Te tieši nonāca nesen internetā, tas ir rīdīgs, smieklīgs singls. Tur tāds ironisks ļoti, viņš neko 2005 viņš saucās. Viņš gan filmēts 2000. gadā, bet jā, tāds nosaukums viņam jocīgs un klips tāds frīkēns. Es viņu nemaz neesmu apsties, man daudz linkus sasūtīja. Teica, apsties savu foršo videoklipu, es saku, nē, šito es nevaru apskatīties. Šitā man būs grūti pastīties. Laiks ir tas kungs, kas viss saliks savās vietās. Te nav ko minēt, kāda laika apstākļi būs nākamās dienās. Bet ja dzird šajās rindās arī mazliet sev, tad met nost vecās bruņas un sāc ar jaunu ārtēju. Kas tevi izsargās no sulīga likteņa, ja ne pats, un pārstāvēs tev kā labs šveicis ciferblāts. Bez alkatības vienmēr blakus būs kā ģimenes plecs, apkārt tēl daudz, kas nelido, bet tikai lēc. Jā, ar mūziku man iet tā, kad es dodā brīdī biju atkal uzsācis. Es biju krieviski ierakstīts kāds 5 singles, biju nofilmējis daudziem videoklips. Tad vienā brīdī es sāku latviski rakstīt, ierakstīju 2 singles un nofilmēju viņiem videoklips. Tas ir Mirāžu un Piemēri. Bet sanāca bišķiņ tāds, tagad uz kādiem 5-6 mēnešiem ir dēļ atsevišķām lietām viss atcēlies.
Nu, es kaut kādā ziņā noteikti redzu. Es nezinu, vai tas ir tiešām saistīts 100% ar mūziku, ar rēpu, teiksim, bet noteikti kā kaut kāda pasākuma organizatoriskā daļa, ka kaut kādas sadarbība ar kaut kādiem cilvēkiem, kam interesē kaut kādas apģērba lietas, tādā ziņā noteikti, kad jā. Nu, mērķis jāizvirz, acīm redzot, sev kaut kādas ļoti lielas, lai vismaz maziņas varētu realizēt, vai ne? Tajā pašā laikā arī būt adekvātam, nelidot, kā saka, mākoņos, mēģināt mierīgi uztvert kaut kādas zaudējumus vai sakāves savā dzīvē. Jā, kaut ko ģenerēt ap sevi, mēģināt redzēt visu kaut ko interesantu apkārt sev. Jā, es daru to, kas man patīk, jā.